Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 3. ceturkšņa, Jēzus ir mans Dievs, 1. nedēļas lasījums. Otrdiena. Viesis eņģelis. Vai zināji, ka Gabriels bija eņģelis, kas debesīs ieņēma Lucifera vietu? Šodien dzirdēsi, kādu vēsti Dievs bija uzticējis Gabrielam, lai to pasludinātu kādai dievbijīgai sievietei vārdā Marija. Marija slaucīja grīdas, uzmanīgi iztīrot mājā katru kaktiņu. Bija gluži parasta diena. Viņa nezināja, ka notiks kaut kas neparasts. Pēkšņi istaba pielija ar brīnišķīgu gaismu. Marija sastinga uz vietas. Viņas priekšā nostājās žilbinošais eņģelis Gabriels. Esi sveicināta tu apžēlotā, tas kungs ar tevi, teica Gabriels. Marija nespēja noticēt savām acīm. Kas te notiek? Nebīsties, Marija, eņģelis teica. Viņš tai nesa vislabākās ziņas. Ko eņģelis teica Marijai? Kas notiks? Izlasīsim Lūkas 1. nodaļas 31. līdz 33. pantu. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu, un saugsi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visu augstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Kā tas var notikt? Marija jautāja. Viņa vēl nebija precējusies ar Jāzepu, tikai sadarinājusies. Gabriels viņai laipni paskaidroja, ka svētais gars darīs tā, ka Marija kļūs grūta un ka bērniņu sauks par Dieva dēlu. Cik īpaši! Marija bijībā stāvēja eņģeļa priekšā. Daudzas mātes Izrēlā bija ilgojušās kļūt par apsolītā Mesijas māti, tomēr Dievs bija izvēlējies viņu. Dievs bija meklējis maigu, mīlošu, pazemīgu sievieti, kas kļūs par viņa mīļotā dēla Jēzus māti, un viņš bija atradis Mariju. Kāda brīnišķīga priekštiesība! Klusā padevībā Marija teica, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Marija pastāstīja jaunumus Jāzepam. Viņš uztraucās, ka Marija tiks nosodīta un apkaunota, jo ir bērniņa gaidībās vēl pirms laulībām. Tāpēc Dievs pie viņa sapnī sūtīja eņģeli. Ko eņģelis teica? Izlasīsim Mateja 1. nodaļas 20. un 21. pantu. Bet viņam tā savā prātā domājot redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis,
ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Arī Jāzeps klusi nodevās Dieva plānam. Cik brīnišķīgi vecāki būs Marija un Jāzeps. Dievam ir lieli plāni katram no mums. Viņš aicina mūs nodoties viņam, un tad, tāpat kā Marijai, dāvā iespēju kļūt par īpašu daļu viņa lielajā stāstā. Vārds nodoties nozīmē būt gatavam atteikties no savām domām, vēlmēm vai mantas un ļaut kādam citam pieņemt lēmumus tavā vietā vai uzticēties viņa vadībai. Padomā un pastāsti. Izlasi savu atmiņas pantu. Kā tas attiecas uz Cahariju, Elizabeti, Mariju un Jāzepu? Kā tu vari nodoties Dievam? Pajautā vecākiem, kā viņi saprot nodošanos. Dzirdēsim atmiņas pantu, kurā izskan brīnišķīga vēsts, ka Dievam nekas nav neiespējams. Laiks lūgšanām. Tu vari nodoties Jēzum tieši tagad, sakot: Kungs, ņem manu sirdi un piepildi to ar savu mīlestību. Paldies tev, Jēzu! Es tevi mīlu!